Dārgais latvieti, cik labi tu šobrīd jūties Latvijā? Vai atceries par pēdējo 20 gadu laikā iznīcinātajām rūpnīcām, sagrauto Latvijas ekonomiku un kultūru, izzagtajām un izpostītajām valsts vērtībām? Tas neapstājas, tas turpinās, un tas nebeigsies, kamēr Latvija būs kļuvusi par zemi bez vērtībām, bez vēstures un iemesliem lepoties. Viens no mūsu iemesliem lepoties ir Rīgas kinostudija, kura ir viena no vecākajām un nozīmīgākajām studijām Eiropā, kurā uzņemtas vairāk kā 180 mākslas un dokumentālās filmas. To vidū filmas, kuras jūs iespējams vēl rādīsiet saviem mazbērniem, kā nezūdošu vērtību. Rīgas kinostudija ir tikus pārdota, lai to nojauktu, lai tās vietā uzcelt Rīgā tik ļoti nepieciešamu tirdzniecības centru vai privātmāju kompleksu. Viena no pēdējām Latvijas vērtībām draud tikt iznīcināt, noslaucīt no zemes virsmas, jo nevienam nav nepieciešama Rīgas kinostudija, un nevienam nav nepieciešams kino Latvijā. Latviešiem ir vienaldzīgas vērtības, latviešiem nav nepieciešama kultūra, vēsture, latvieši nevēlas lepoties ar kinostudiju, kurā mēdz ierasties kino veidotāji no visas pasaules, lai izmantotu tās telpas, kādas nevar atrast visā Eiropā. Vai tu vēlies dzīvot valstī, kurā lepojas ar lielāko tirdzniecības centru daudzumu uz vienu cilvēku? Vai tu vēlies būt pilsonis valstī, kurā drīzumā nebūs pilnīgi nekā, jo tiem, kuriem ir nauda un vara, tas vienkārši nav nepieciešams? Ērtāk ir klusēt, mierīgāk ir neteikt neko un palikt pasīvam, neriskējot iziet no savas komforta zonas. Latvieti, kur ir tava pašcieņa? Rīgas kinostudija ir daļa Latvijas. Un Latvija ir daļa no katra latvieša. Ja pieļausim Rīgas kinostudijas bojāju, ies bojā daļa mūsu nākotnes. Mūsu vēsture vienmēr būs Latvijas zelta laiki. Latvija kļūst par valsti ar iespaidīgu vēsturi, taču bez nākotnes. Nekas vēl nav beidzies, latvieti. Tikai mums ir jāzina, ka tu šeit esi, ka tu esi pelnījis staigā pa vienu zemi, kur asinis lej simtiem tautiešu, lai tikai atbrīvotu valsti no svešu runājošiem. Mēs tev neprasām liet asinis, mēs tev nedraudam nogalināt ģimeni, draugus, izsūtīt uz Sibīriju māti un tēvu, mēs tev lūdzam teikt savu vārdu. Šodien izlietās asinis ir tavs pateiktais vārds. Esi gatavs aizsargāt Latvijas nākotni, esi gatavs rīkoties un nostāties plecu pie pleca ar saviem draugiem un līdzcilvēkiem, lai aizsargātu Latvijas vēsturi un lielu daļu Latvijas nākotnes.